liela diena vieglatlētikai. Šodien šeit Rīgā sākas pirmais pasaules čempionāts skriešanā. Atrodamies Mākslas muzeja pakājē. 3, 2, 1! Tas arī bija mērķis, uzlikt Rīgu kartē, un to mēs arī izdarījām. Šodien droši vien, ka mēs tiešām ierakstījām jaunu lapas pusi pasaules skriešanas vēsturē. Fakts, ka Rīgā tika uzsārīti pirmie vispār jūdzes, abi divi rekordi. Es domāju, ka tas nonāks visu lielāko ziņu aģentūru visās ziņās, un tā būs tāda neticama reklāma, es domāju, gan Rīgai, gan Latvijai, ka nākamais gados nevarēsim atkauties no ārvalstu skrējēju. Turpināsim eksploatēt Rīgas centru, jo jūs jau redzējāt finišu pie brīvības pieminiekļa. Tas ir kaut kas episks. Tas ir kaut kas tāds, ar ko mēs varam lepoties, un es domāju, tās bildes nokļūs pa visu pasaulē. This is the first World Championship that we've introduced since 2014, which was the World Relays. So there's a lot of history being made in Riga today. Though Riga, I see the different, no different with the time from Kenya to here. It's like home. So I didn't get any difficulties of different time, different what it's same. It's like I'm at home, yeah. I think it's important for a number of reasons. Firstly, it really is a festival of global running, and this is the first time that on the same day in a World Championship format we have the mile is back, the 5K and the half marathon. But most importantly, it gives people an opportunity to compete in a World Championships, which I don't think any sport anywhere in the world gives you that opportunity to do. Mazliet grūti aptvert, ka visi tiešām ir atbraukuši šeit, ka ir iespēja skriet kopā. Tas vienkārši neticami, bet tiešām ļoti forši. Kopumā ļoti labi. Es pats esmu ļoti pārsteigts, kā patīkami skriet bija šeit. Jaunie vieglatlēti redz, kā, protams, atbrauc augsta līmeņa atlēti, kā redzam, olimpiskā čempioni, pasaules rekordisti. Visi titulētākie atlēti ierodas, tas viņam dod tādu grūdienu. I know there is an ambition to want to stage more events, and we're in a city that really does understand athletics. Mērķis bija pievērst Rīgai, Latvijai pasaules uzmanību, sasniegt šeit super augsta līmeņa rezultātus un ar šo visu iedvesmot masas skrējējus. Es redzēju šodien ļoti kuplā skaitā. Galā panākt to, ka mēs visi kustamies. Mēs taču nevaram būt tīzleņu nācija, mēs varam būt uzvarētāju nācija, un tieši tas ir tas, ko maratons un skriešana un pasaules čempionāts un šādi notikumi mūs var pagrūst un pastimulēt, iet tajā virzienā.